reālā ekonomikā. Nākamā uzruna varētu būt tieši saistīta ar to, ka kaut kas reāli notiek un notiek biznesā, bet reizēm nenotiek galīgi tā kā plānots. Tāpēc šo pasākumu sauc par riska kapitālismu. Un Latvijā jau krietnu laiku riska kapitālists darbojas, cīnās ar dažādiem ierobežojumiem valsts līmenī, likumdošanas līmenī, arī izpratnes līmenī. Nu, ir ko darīt. Bet cilvēki ir uzkrājuši labu pieredzi, tāpēc, ka nākamo aicināšu šeit Flycap investīciju fondu partneri, Ģirtu Milgrāvi, pastāstīt par riska kapitālu. It kā tāds varbūt mazāk dzirdēts instruments, tieši tāpēc, ka tajā vārdā ir vārds. Tajā nosaukumā vārds risks, kas letiņiem nevisai patīk. Jā, paldies. Labdien, dāmas kungi. Man, diemžēl, nav 1 kilograms riska kapitāla, ko izdalīt auditorijai. Bet baigi labi strādāja, pareizi, jā? Viss tāds smaidīgi un fotografējās. Tāpēc nāksies iztikt ar prezentāciju dažiem slaidiem un fotografijām, tāpēc centīšos būt īs un kodolīgs. Riska kapitāls daudz no jums zina, bet principā ir finanšu instruments, kas ir ieguldījums uzņēmuma kapitālā vai kvazikapitālā. Viņš nav tik īstermiņa vai likvīds, kā varbūt citi instrumenti, par kuriem šodien jūs esat dzirdējuši, jārēķinās ar 5 līdz 10 gadu turēšanas periodu. Ir arī ļoti svarīga atšķirīga no, teiksim, akcijām un obligācijām šī dalība uzņēmuma ikdienā. Tātad riska kapitāla pārvaldībā fondi iesaistās ļoti detalizēti līdz pat ikdienas operatīvam līmenim. Un man nav mazsvarīgi arī fakts, ka riska kapitāls var nodrošināt pietiekami pievilcīgu atdevi. Lai jūs saprastu, ka riska kapitāls nav tikai kaut kāds neliels industrijas stāsts un kaut kas ļoti eksotisks, var paskatīties uz Eiropas riska kapitāla asociācijas apkopotiem datiem pēdējo gadu fundraising apjoms. Tas ir piesaistīto līdzekļu apjoms Eiropā. Un mēs redzam to, ka, lai arī šie krīzes gadi, kas ir 2010. gads, ir bijis mazāk, tad pēdējie gadi ir faktiski rekordi piesaistot vairāk kā 50 miljardus eiro. Un viss šis kapitāls ir akumulējies fondu rīcībā ar dažādām stratēģijām. Un šeit ir svarīgi izcelt, kad ir riska kapitālā tad gan šī venture kapitāla sadaļa, kur investē varbūt agrīnākā fāzē un ar lielāku riska fāzi, ir šī izaugsmes fāze, kas finansē uzņēmumus, kuriem ir nepieciešams kapitāls to attīstībai, mezanīns, kas vairāk attiecās uz parādu instrumentu, un šie buyout. Buyout nozīmē, respektīvi, izpērkot kompānijas no to esošiem īpašniekiem, piemērojot jaunu stratēģiju un attīstot tos tālāk. Interesanta statistika, kad kopējais globāli Eiropā pieejamais šaujampulveris, kā to mūsu nozarē saka, ir vairāk kā 143 miljardi. Tātad tas ir kapitāls, kurš ir riska kapitālistu rīcībā, kurš gaida savas investīciju iespējas. Tātad par to arī pastāstīšu sīkāk. Kur nonāk riska kapitāls? Riska kapitāls faktiski ir dažādās uzņēmuma attīstības fāzēs ar dažādiem instrumentiem piemērojums. Viena no viņām, ko varbūt visi lielākoties asociē, ir šī seed un startup fāze, kad cilvēkiem ir idejas, viņi vēlās attīstīt savus biznesus, un viņi iet pie investoriem un lūdz naudu, lai realizētu šīs idejas. Tā ir šī attīstības fāze. Otra daļa, protams, ir jau mazliet vēlākā stadijā, kad uzņēmumi sasnieguši jau kaut kādu noteiktu pozīciju tirgu, ir kaut kādi aktīvi, ir viņiem plāni, kā audzēt šo biznesa vērtību, tad faktiski šajā straujākās izaugsmes fāzē ir nepieciešams kapitāls, lai iegādātos vai nu aktīvus, pamatlīdzekļus, ieiet jaunos tirgos un attīstītos. Un šajās divās fāzēs arī operē riska kapitāls, gan šajā agrīnajā, gan arī šajā vēlākajā stadijā. Kur nonāk riska kapitāls? Ja mēs paskatāmies klasiskās nozares, teiksim, kur riska kapitāls parasti koncentrējās, lielākoties populārākās ir dzirdēts IT un tech nozare, dažādi life sciences, respektīvi dabas zinātnes, B2B sektori. Protams, uzmanīgāk vērotāji pamanīs interesantu tendenci, ka šeit nav tādas interesantas nozares kā alkohols, tabaka, azartspēles, kas ir pietiekami pievilcīgas industrijas, bet tas izskaidrojums nav tur, ka šīs industrijas nav labas vai viņās nav labs bizness, bet lielā mērā tāpēc, ka investori, kas dod naudu riska kapitālistiem, uzliek ierobežojums neinvestēt šajās nozarēs, jo tās skaitās amorāls. Šī statistika par 14. gadu parāda to, ka tā ir Eiropas kopējā statistika, kad šī nozaru diversifikācija ir pietiekami liela.
Nav tādas vienas nozares, kur viss, teiksim, koncentrējās. Ja, teiksim, ja varbūt no publiskās telpas mēs lasām žurnālos par šo te IT un tech nozari kā centrālu elementu, kur visi investē, un tas ir tas vieta, kur koncentrējas kapitāls. Patiesībā nē, ir diezgan daudz ļoti klasiskas nozares, ļoti tradicionālas, kurās riska kapitāls tiek ieguldīts, lai gūtu atdevi un peļņu. Tas viss noved pie tā, ka riska kapitāls, lai arī viņš ir mazāk pazīstams, viņš noteikti ir uzskatāms par pilnvērtīgu portfeļu sastāvdaļu, lai arī viņš nav tik populārs vai zināms varbūt kā klasiskie instrumenti, teiksim, akcijas, obligācijas un nekustamais īpašums, piemēram, vai zelts. Šis tirgus, kurā mēs esam, piemēram, Baltija, ir mazāk attīstīts, ja viņu salīdzina, teiksim, ar Eiropu, un varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc, teiksim, investoriem pietrūks kaut kāda šī te vēsturiskās bagāžas, teiksim, vēsturiskās pieredzes, kā varētu salīdzināt, kas, teiksim, nāk līdz ar, teiksim, vairāk klasiskiem instrumentiem. Protams, tas viss noved pie tā, ka riska kapitāla attīstība, ir tīpaši Baltijā, lielā mērā ir nākusi caur daļai arī valsts un Eiropas investīciju fondu, Eiropas investīciju bankas atbalstu. Jo šīs te valdību veidotās organizācijas ir devušas milzīgu lomu, lai veicinātu šo ekosistēmu un attīstītu riska kapitāla nozari kā industriju. Jo tīri privātie investori faktiski nav Baltijā neviens fonds, kurš būtu izveidots tikai no privātiem investoriem. Tad jau tas būs drīzāk saucams par ģimenes family office, ja respektīvi ģimenes aktīvu pārvaldītāju, kur ģimene pārvalda kaut kādus atsevišķus aktīvus. Svarīgi, bet ne pēdējais punkts, ko vērts pieminēt, ir, kad arī klasiskajiem aktīvu pārvaldītājiem, kā pensiju fondiem, apdrošināšanas kompānijām un, tā skaitā, bankām, kad viņi saskarās ar izvēli ieguldīt kaut kur, viņu priekšrocība vai, teiksim, klasiskā alternatīva ir šie klasiskie instrumenti. Akcijas, obligācijas. Un tas lielā mērā ir skaidrojums ar to, ka daudziem šiem pārvaldītājiem viņu lēmumu pieņemšana savukārt ir tieši atkarīga no kaut kādām citām stratēģijām, kas, teiksim, atrodas varbūt ārpus Baltijas reģionu, ir tīpaši Skandināvija. Mazliet pastāstīšu, ar ko atšķirās riska kapitāls no varbūt uzņēmumiem, kas ir jau sasnieguši noteikti briedumu pakāpu un kotējas biržā. Pirmais un droši vien pats svarīgākais ir, kad riska kapitāla uzņēmumiem viss fokus vai visu uzņēmumu identitāte, jeb DNS, ir orientēta uz vērtības radīšanu. Šī vērtība var būt caur jauniem produktiem, caur jauniem klientiem, caur jauniem tirgiem, caur labāku servisu, labākiem pakalpojumiem, ko var piedāvāt klientiem. Tas ir tas, kas dzen uz priekšu šo uzņēmumu, un tas arī veido šo viņu vēlmi sasniegt vairāk un sasniegt ātrāk. Ja mēs saliekam, teiksim, pret klasiskām uzņēmumiem, kas jau ir izveidots, viņu DNS lielā mērā ar dažiem izņēmumiem ir balstīts uz esošā status quo saglabāšanu. Tad ir kaut kāda tirgus daļa, tirgus pozīcija, apgrozījums, peļņa, un visa koncentrācija ir ap to, lai to uzturētu, un, protams, pieaudzētu, bet ne īpaši ātri un ne īpaši daudz. Un tas arī noved pie tā, ka lielākā daļa jautājumu, kurus skata padomes un valdes lielos uzņēmumos, ir saistīti ar dažādiem governance un riska jautājumiem. Ne tik daudz ar jauniem produktiem vai, teiksim, jauniem tirgiem. Es domāju, ka arī tāda lieta kā 100 dienu plāns, kas, teiksim, ir tāds ļoti īstermiņa instruments, kā analizēt un kā ieviest kaut kādas jaunas lietas, lielos uzņēmumos vienkārši nestrādā, jo iesaistīto skaits ir pārāk liels, lai kaut ko tādu izveidotu. Riska kapitāls ne tikai investē, bet viņš arī realizē savas investīcijas. Un, ja mēs paskatāmies 2014. gada statistiku, kādā veidā tad riska kapitāls tiek ārā no saviem ieguldījumiem, tad mēs redzam to, ka šo te klasiski iepriekš zināmo ceļu, kā IPO ceļu pārdodot akcijas biržā, ir nomainījuši tātad šī akciju un uzņēmuma pārdošana strateģiskajiem un finanšu investoriem. Un šis ir kļuvis tātad faktiski par tā kā galveno tendenci, kad paši uzņēmumi savās nozarēs konsolidē savas pozīcijas, izvēlās labākos spēlētājus un tos arī iegādājās. Netik daudz izejot ārā publiskajos akciju tirgos. Ļoti svarīgi, protams, ir exit timing. Mēs redzam to, ka 14. gads ir bijis ļoti veiksmīgs riska kapitāla nozarē, ir bijuši ļoti lielos apjomos realizēti darījumi. Daži vārdi, kas ir izskanējuši, ir sasnieguši jau pat pirms krīzes darījuma apmērus, kādus mēs redzējām 2007. gadā. Un, protams, kad arī kopējā globāla ekonomika, par ko runāja iepriekšējie runātāji,
ar zemēm procentu likmēm veicina šo te exit un darījumu veikšanu. Kas notiek Baltijā? Baltijā ir pietiekami daudz fondi, kuru rīcībā ir vairāk kā 300 miljonu kapitāls, kas katrs strādā varbūt ar savu stratēģiju. Ir tādi fondi, kas fokusējās uz agrīnās fāzes investīcijām, ir tādi, kas vairāk meklē vēlākas stadijas un šos te buyout darījumus. Ir fondi, kas investē sākot no 50, 100 tūkstošiem, ir fondi, kuri sāk investēt sākot no 2-3 miljoniem un tikai uz augšu. Tirgus ir pietiekami plašs, kapitāls ir pieejams, un tas arī veido šo te ekosistēmu, kurā šis instruments paliek arvien pieejamāks, arvien saprotamāks, ne tikai uzņēmējiem, bet arī investoriem. Jo daļa no šiem fondiem, protams, arī ir bijuši kaut kādā fundraising fāzē, tad viņi runājuši ar investoriem, viņi ir piesaistījuši kapitālu no investoriem, lai realizētu savas investīciju stratēģijas. Kāda būtu atdeve? Par šo es domāju, lai varētu salīdzināt riska kapitāla instrumentu ar tiem instrumentiem, kas tika šodien prezentēti. Un te ir tāda interesanta statistika pa gadiem salikt. Ja mēs paskatāmies fondi, kas izveidot 12. gadā, kas ir pēdējie pieejamie, tad vidējie šie venture capital, jeb riska kapitāla instrumenti ģenerējuši ir, tas ir globāli pasaulē, tas ir statistika, vairāk kā 12%. Paskatoties vēsturiski, protams, šis instruments ir svārstīgs. Viņam nav, droši vien, tāda kaut kāda garantēta ienesīguma, ko varbūt kāda cita instrumenta var mēģināt piedāvāt kā obligācijas. Bet arī tās ir atkarīgs no obligāciju maksātāju finanšu stāvokļa. Bet ir vēl viena cita interesanta statistika, kas ir jāņem ļoti vērā, lai arī nozarē ir, teiksim, šie 12% ienesīgums, kas ir, ko fondi spējuši ģenerēt. Ir ļoti milzīga atšķirība starp labākajiem spēlētājiem, kas šajā nozarē darbojas, un sliktākajiem. Un šīs 1/4 labāko fondu ir spējuši ģenerēt pat 23% atdevi šajā pašā periodā. Savukārt šie sliktākie, neveiksmīgākie fondi, kuru stratēģijas nav nesušas augļus, tur tie rezultāti ir bijuši pietiekami mazi, 2,5%. Tā kā jau daudzās lietās būt labākam spēs parādīt daudz augstākus atdeves rādītājus. Ja salīdzina arī starp klasiskiem instrumentiem, kas būtu kaut kāds, teiksim, akciju biržas vidējais indeks, tad arī vēsturiski, te ir dati par Ameriku un par Eiropu, uzrāda joprojām, kad riska kapitāls kā instruments spēja ģenerēt augstākas atdeves pret, teiksim, kaut kādu vidējo tirgus. Protams, tirgus iet gan uz augšu, gan uz leju, un lielā mērā riska kapitāls nav izolēts, viņš nav kaut kādā citā planētā dzīvojošs instruments, jo šie uzņēmumi strādā reālā ekonomikā, bet viņi tomēr spēja vidējā griezumā ģenerēt augstāku atdevu. Un šī atšķirības vairāk parādās arī šiem te fondiem, kuriem ir visveiksmīgākās stratēģijas. Tā, varbūt pāris vārdos par to, ko faktiski riska kapitāls spēja iedot uzņēmumiem. Ir statistika, ko ir apkopojis IBRD par vairāk kā 15 gadu laikā veiktām investīcijām, tā skaitā Centrāla Austruma Eiropā un citos tirgos, kura nepārprotami rāda, ka riska kapitāla ieguldījums spēja audzēt, tajos uzņēmumos, kur ir veikt riska kapitāla investīcijas, viņu izaugsme bijusi vairāk kā 30% pret to periodu, kamēr viņi nav bijuši. Un tas nozīmē, ka riska kapitāla ieguldījumi rezultējās uzņēmumos, kuru izaugsme ir ātrāka pret tiem uzņēmumiem, kuros šie ieguldījumi nav veikti. Un šī statistika parāda arī, ka, teiksim, darbspēka efektivitāte vairāk kā 30% pieaug. Un pamatlīdzekļos, kas faktiski ir viens no primārajiem katra biznesa aktīviem, ar kuriem tiek ražots kaut kāds apgrozījums vai produkti, tiek rezultāts lielā apjomā. Un šis investīcija apjoms ir vairāk kā 40%. Es domāju, ka baņķieriem šis ļoti patīk, tāpēc, ka tur, kur investē riska kapitāls, tur ir investīcija programma, bet šīs investīcijas vienmēr ir jālīdzfinansē. Un tas faktiski noveda pie nākamā slaida, kad šie uzņēmumi, kuros tiek investēts, viņi, protams, palielina savus saistību apmērus, tad viņi iet uz bankām, viņi liek kopā šo riska kapitāla instrumentu ar banku finansējumu, lai varētu finansēt savus attīstības plānus, audzē šo aizņemšanās kapacitāti, lai spētu sasniegt tos mērķus, kas ir uzstādīti. Un, protams, kad faktiski
uzņēmumos, kuri saņem riska kapitālu, viņu iespējas aizņemties jau ar tradicionālo finanšu instrumentiem, teiksim, bankas, līzinga un pārējie, ir krietni labāks un lielāks kā tiem uzņēmumiem, kas nav saņēmuši riska kapitālu. Te ir mazliet dati par faktiski Centrāla Austruma Eiropu, kas parāda to, ka ja vidējā visas globālās nozares saliekot kopā, izaugsme, teiksim, gadu no gada ir 5 līdz 8%, varbūt kādā gadā vairāk, kādā mazāk, tad faktiski tajos uzņēmumos, kuros ir ieguldījis riska kapitāls, viņš vairāk kārtīgi pārsniedz šo te vidējo tirgus benchmark, jeb respektīvi rādītāju. Jo tie uzņēmumi, kuros ir investējis riska kapitāls, spēj ģenerēt vairāk kā 20 līdz 30% lielāku izaugsmi pret tirgu. Daži faktori, kāpēc riska kapitāls ir interesants. Ieguldot akcijās, obligācijās, jūs neko nevarat ietekmēt. Jūs paļaujaties uz brendu, jums patīk Apple telefons, jūs nopērkat Apple akcijas, jūs cerat, ka viņas augs savā vērtībā. Riska kapitālā, lielā mērā riska kapitāla fondi ir ikdienā iesaistīti ļoti detalizēti uzņēmumu pārvaldībā. Viņi zina, kas notiek ar uzņēmuma produktiem, darbiniekiem, tirgiem un cenšas veltīt visu savu enerģiju un laiku, lai palīdzētu šiem uzņēmumiem. Biržās, kas ir klasiskākais investoru instruments, ir koncentrācija uz telekoms, enerģiju un banking. Tajos nav nosakti daudzi sektori, kurus es rādīju jums pirms tam, tādi kā life science, tādi kā B2B pakalpojumi, dažādi nišas biznesi, kas ir servisa biznesi. Un līdz ar to šies biržu indeksi lielā mērā neatspoguļo reālo ekonomiku. Jo mēdz būt tā, ka atsevišķi sektori aug daudz straujāk, kā, teiksim, varbūt atsevišķi, teiksim, banku sektors, kā tas bija. Noteikti, kāpēc arī tiek sasniegts šie atdeves rādītāji, ir tas, ka riska kapitāls uzņemās lielāku risku. Viņš ienāk uzņēmumu arī tā skaitā agrīnākā fāzē, un lielā mērā ar to arī kompensē šo savu risku. Tātad, ja uzņēmums bāzes cipars viņam ir mazs, skaidrs, ka viņš spēj izaugt daudz vairāk, nekā ja tu nopērc akcijas, kuras jau ir sasniegušas savu maksimālo vērtību. Mazs, bet tomēr svarīgs punkts, kas jau varbūt parāda to riska kapitālā iekšējās virtuves vēl pievilcīgumu investoru acīs, ir tas, ka investoriem ieguldot riska kapitāla fondos parasti tiek iedota arī tāda faktiski garantēta opcija, kas pasaka to, ka visi ieņēmumi, ko fonds distribūtēs saviem investoriem, vispirms investors saņem 6% hurdle rate. Tas ir tā kā fiksētā ienesīguma likme, ko investors saņems uz savu uzticētā kapitāla riska instrumentiem. Tas nozīmē, ka tad, ja fonds būs bijis veiksmīgs, investors nopelnīs savus 6% un tad tiks sadalīti virspēļi. Nav daudz instrumentu, kas faktiski paredzētu šādas te investoriem preferences tiesības investīciju realizācijas gadījumā. Protams, ja izdodas atrast fondu, kura stratēģija ir bijusi ļoti veiksmīga, kurš ir ieguldījis tādos slavenos uzņēmumos, kā tur Skype, Facebook vai vēl kādos, tad investoriem ir iespēja sasniegt ļoti fantastisks atdeves uz savu kapitālu. Par FlyCap, ko fonds, kur es pārstāvu, ir 10,5 miljonu eiro. Mēs investējam sākot no 200,000 līdz 1,5 miljonam vienā uzņēmumā. Uz šo brīdi ir 16 investīciju uzņēmumu, kuros veikt ieguldījumi. Dažādas nozares, sākot no ļoti agrīnas, kā teiksim, Polilabs, kas ir faktiski ķīmijas vielu ražotājs, līdz teiksim, jau labi pazīstamiem stabiliem uzņēmumiem, kā teiksim, Hansa Elektronika, kurā mēs esam ieguldījuši. Dažādas stratēģijas, dažādas stadijas, varbūt netērēšu ļoti daudz laika. Mūsu mājaslapā ir šī visa informācija pieejama, ja kādam interesē, mūsu kontakti ir tur. Un es saprotu, ka es šobrīd esmu starp jums un kafiju vienīgais, kas stāv ceļā, tāpēc neaizņemšu vairāk. Nē, vēl Mārs ar Sovits stāv ceļā. Ok, paldies. Paldies tev. Viens jautājums. Jautājums ir privāts investors, ir brīva nauda. Jā, daļu viņš ir ieguldījis zeltā, daļu ir ieguldījis biržā, daļu ir ieguldījis depozītā, daļu, kas mums palika? Zelta. Pareizi, Forex arī, jā. Un kaut kādi līdzekļi ir atlikuši arī, lai varētu iestartēt riska kapitālā, kā investoram. Kā tas notiek? Parasti tas notiek tā, ka fondi, kas ir aktīvie fondi, viņi organizē fundraising, tātad vāc līdzekļus savām investīciju stratēģijām.
Tas nenotiek bieži, tas nav varbūt tik likvīds vai instruments, ko var nopirkt katru dienu, bet es domāju, ja tā interese ir patiesa un tā vēlme ir tur, tad kontaktējoties ar bankām, ir īpaši private bankingā, viņi jums pastāstīs par aktuālajām iespējām, ko šobrīd fondi var piedāvāt. Es tieši to gribēju teikt. Faktiski jau kādreiz, pirms gadiem 10, tika teikts tā, ja tev bankā pasūta, tad meklē mūs. Ja? Tagad es saprotu, ka kaut kāda sadarbība notiek. Protams, vienmēr. Bankas ir daļa no ekonomikas sastādēs un arī riska kapitālā, tad šīs intereses pārklājās. Aha, tā ir tāda pozitīva ziņa. Ja? Ir konstruktīva tagad tā sadarbība vai tā konkurence kļūst. Labi. Mums atkal, diemžēl, jautājumiem laika nav, bet droši vien, ka var personīgi pie tevis vērsties kafijas pārtraukumā. Īsts komentārs no Māra, no Solvits lūdzu, tātad juridiskie aspekti nodokļi. Mikrofons. Jā, tiešām pavisam īsi. Riska kapitālisti juristiem patīk, ja, jo ļoti daudz dokumentu ir jāgatavo šajos projektos. Bet tāds kopējs novērojums riska kapitālists ir, ja viņš ir ieguldījis jūsu uzņēmumā, viņš ir ļoti nopietns sadarbības partners un arī mentors. Ja? Jo tas, kas no bankas atšķirās riska kapitālistam, ir pilnīgi skaidrs, ka banka, protams, arī bankai ir jāziņo par darbības rezultātiem, tur ir visādi kovenanti jāizpild un tā tālāk, bet riska kapitālists to pulsu pārbauda daudz biežāk un precīzāk un tā tālāk. Tāpēc arī ir jāsaprot, ja iet uz sadarbību ar šo riska kapitālistu, ir jāsaprot, ka tādas lietas kā detalizēti akcionāru līgumi, detalizētas korporatīvās politikas un prakses, jā, arī dalība lēmumu pieņemšanas procesā, jā, arī veto tiesības zināmos jautājumos, jā, arī riska kapitālistu ienākšana ne tikai kā kreditoram, bet arī kā līdzīpašniekam, visticamāk mazākuma daļā. Tās ir normālas lietas, ar ko ir jārēķinās. Tas ir vienkārši šis segments, šis investīciju tips. Ir jāsaprot, ka tur ir prasības diezgan daudz un striktas un ļoti detalizēti dokumentētas, bet ir jāsaprot, ka arī riska kapitālistu sargā tie dokumenti, kas tiek sagatavoti, šie instrumenti un tā tālāk, jo tas atšķir finanšu investīciju no strateģiskās investīcijas. Strateģiskā investīcija vairāk ir, ja ir kāds strateģiskais, vai viņš kontrolē kaut kādu konkrētu biznesa segmentu, vai interesē infrastruktūru, un tā tālāk. Bet šeit ir klasisks stāsts par finanšu investīcijām, kuras ir ļoti pietuvināts pašam uzņēmumam. Un saprotot to fonu, arī ļoti veiksmīgi sadarbības piemēri ir praksē. Paldies. Labi. Paldies, Māri. Par nodokļiem. Lai jums būtu interesantāk, es došu vārdu savai kolēģei Alīnai, un viņa jums pastāstīs mazliet vairāk. Pēc būtības, kā jau šeit šodien bija minēts, jūs kā persona varat ieguldīt dažādos aktīvos. Un, ja jūs pats personīgi pērkat zeltu vai pērkat citus aktīvus un pēc tam viņus pārdodat, tad par šādu ienākumu, par starpību starp pārdošanas vērtību un iegādes vērtību jums būtu jāmaksā 15%. Un arī jums ir pienākums iesniegt DK deklarāciju, kas ir noteikts administratīvais sloks priekš jums. Savukārt, ja jūs nākat pie tāda riska kapitālista vai pie cita portfeļa pārvaldītāja, viņš jūsu līdzekļus var investēt dažādos kapitālu aktīvos, un viņš pārvalda jūsu investīcijas. Kā rezultātā, principā darījumi ir tādi paši kā pirmajā piemērā, bet ienākums tiek atzīts tikai tajā brīdī, kad jūs savu ienākumu no portfeļa izņemat. Un tikai par to daļu, ko jūs izņemat no portfeļa, ja ieskaitat savā kontā, jums ir jāsamaksā nodoklis, un tie ir 10%. Un arī Latvijas kontu pārvaldītāji parasti to nodokli uzreiz ietur. Tātad, nododot savas investīcijas tādam pārvaldniekam, jums būs gan nedaudz mazāks nodokļu sloks, gan arī administratīvais sloks ar pašu deklarāciju iesniegšanu. Super, paldies! Šīs labas ziņas. Paldies, paldies, paldies.